Labdien! Ja jums patīk ceļot, bet ir apnikuši jau tradicionālie braucieni uz Turciju, Ēģiptu un citām ļoti tradicionālām vietām, šī informācija noteikti domāta jums, jo atklās kruīzu ceļojumu pasauli. Pēc manām domām, kruīze ir pats interesantākais, pats izdevīgākais, pats atraktīvākais ceļošanas veids, jo, manuprāt, tā ir vienīgā iespēja, kā jūs savas dzīves laikā varat paspēt apceļot praktiski visu pasauli par ļoti, ļoti labām cenām. Un šodien mēs parunāsim par ļoti lielu starptautisku kruīzu klubu, kurā jūs vienmēr dabūsiet daudz labākas cenas nekā jebkur citur interneta vidē, jo šis starptautiskais kruīzu klubs ir kā milzīga rezervēšanas sistēma ne tikai kruīziem, bet arī viesnīcām, kurortiem un arī ekskursijām. Un jebkurš kluba biedrs var samazināt cenu, jo mūsu klubs iepērk vairumā visus šos te pakalpojumus. Un tātad, ja jūs esat mūsu klubām, tad kruīziem jūs varat samazināt cenu līdz pat 25% no tās cenas, kas ir pašai kruīzu līnijai, es uzsveru, pašai kruīzu līnijai, nevis no kaut kādām mākslīgi paaugstinātām cenām. Savukārt viesnīcām, kurortiem ir dažāds cenu samazinājums, parasti līdz 20%. Šie cenu samazinājumi ir pilnīgi visiem neatkarīgi no tā, vai jūs kaut ko tur darat vai nedarat, bet vienkārši ceļojat. Bet ja jūs esat izdarījuši nelielu darbiņu, tad jūs varat šo te cenu samazinājumu dabūt līdz pat 50%. Bet ja jūs esat vēl lielāku darbiņu izdarījuši, tad noteiktā apmērā klubs jums dāvina ceļojumus, protams, noteiktā naudas summā, un arī jūs varat strādāt un pelnīt ar šo projektu. Bet tā ir katra cilvēka izvēle, vai jūs to gribat, vai jūs to nevēlaties. Firma ir 9 gadus jau tirgū, tā skaitā 6 gadus viņi ir Latvijā. Šie divi kungi, Maikls Hačsons un Franks Kodīna, ļoti prasmīgi vada kompāniju. Izturējuši mēs esam pandēmiju, un ne tikai izturējuši, bet neviens cilvēks pandēmijas laikā nav zaudējis nevienu centu par atceltiem kruīziem. Tad pirms pandēmijas mums bija tikai kruīzi, bet no 22. gada mums ir viesnīcas un kurorti. Šogad pievienojās vēl arī ekskursijas, un firma visu laiku attīstās un domā par to, lai būtu vēl interesantāk, vēl labāk visiem šī kluba lietotājiem. Tātad, protams, firmai ir visas licences un certifikāti, kompānija reģistrēta ir ārzemēs, ASV. Šobrīd viņi strādā pa visu pasauli. Protams, kā jūs teicat, ir licences certifikāti, un ko viņi ir izdarījuši? Viņi ir saslēguši ļoti ekskluzīvus līgumus ar vadošajām kruīzu līnijām, tātad 13 līnijas uz šo brīdi. Līnijas ir ļoti dažādas, gan savās cenās, gan savā servisā, gan savā pielietojamībā, jo katra līnija ir orientēta uz kaut ko savu. Ir līnijas, kas vairāk ir orientētas uz ģimenēm ar bērniem, ir līnijas vairāk, kas ir uz ekskluzīviem piedāvājumiem, citas līnijas atkal neņem nemaz bērnus sava klāja. Tātad katrai līnijai ir sava specifika, bet jums ir pieejamas visas šīs līnijas, un jūs jebkurā diennakts laikā varat ieiet paši apskatīties gan cenas, gan maršrutus, gan servisu un nopirkt to, kas jums ir piemērots. Tie cilvēki, kas ir bijuši vienreiz kruīzā, viņi neko citu vairāk nevēlās, tāpēc, ka šeit ir viss vienkops. Te ir gan ļoti laba cena, kas ir samērota ar ļoti augstu komfortu un ļoti labu servisu. Un šeit uz kruīzu kuģiem ceļojums jums sanāks nevis tikai pēc kluba biedra atlaides ar zemāku cenu, bet ja mēs salīdzinām ar sauszemes ceļojumiem, pa 30, 50 un citreiz pat vairāk reizu lētāk, izdevīgāk nekā tas ir sauszemes ceļojumā, pie kam jūs redzēsiet daudz, daudz vairāk. Jo, ja jūs braucat sauszemes ceļojumā, jums viesnīca stāv uz vietas, bet kruīza kuģis katru dienu pietur jaunā valstī, jaunā salā, jaunā vietā. Absolūti visa diena ir jūsu rīcībā. Tās ir parasti 8 līdz 12 stundas, dažreiz drusku īsāks stāvēšanas laiks, dažreiz arī garāks stāvēšanas laiks. Pa šo te laiku jūs varat ārkārtīgi daudz ko redzēt šajā pieturvietā. Jūs varat paņemt ekskursijas, aizbraucot gan uz kalniem, gan ūdenskritumiem, gan visur, kur vien sirds vēlas. Jūs varat paņemt niršanu, jūs varat skatīties muzejus vai iet pa pilsētām, atkarīgi, kur kuģis ir aizbraucis.
Bet pa šīm 8-12 stundām jūs ļoti, ļoti daudz varat redzēt noteiktajā pieturvietā. Pēc tam jūs vakarā kāpjat iekšā, jums ir vesela peldoša pilsēta, kur ir pilnīgi viss, gan izklaides, gan restorāni, gan visa ēšana ir iekļauta cenā. Gan bufetē, gan restorānā. Bufete strādā praktiski cauru diennakti no 6:30 rītā līdz 12:01 naktī. Varat ēst, cik gribat, kad gribat, faktiski nepārtraukt ēdienu, pat var ņemt krastā. Kas attiecas uz izklaidēm, arī izklaides ir cauru diennakti, jums gultā noliek programmiņu, visu laiku strādā animatori, rūpējoties par jautrību, rūpējoties par dažādām spēlēm, atrakcijām, deju kursiem un tā tālāk. Vakaros ir brīnišķīgi šovi, lielajos kuģos pat vairāk šovu vietas, kur jūs varat vairāk šovus vienā vakarā noskatīties. Ir uz lielajiem kuģiem gan akvaparki, gan Tarzāna trasa, gan kas tik viss nav, un tas viss ir iekļauts cenā. Servis tāds kā uz kuģiem jūs nevienā viesnīcā arī nedabūsiet. Un pats galvenais, ko jūs nekad nedabūsiet, ka viesnīca jums pa nakti pārbrauc uz citu vietu. Šeit ir tā, ka tu aizmiedz Itālijā, pamodies Francijā, aizmiedz Francijā, pamodies Spānijā vai kādā citā valstī. Un tieši tāpēc tā ir vienīgā iespēja apceļot visu pasauli savas dzīves laikā. Es esmu šajā kruīza klubā jau 6 gadus, no kuriem 2 bija pandēmija, kad ceļot nevarēja. Tātad būtībā pa 4 gadiem man ir 40 jaunas apceļotas valstis. 40 jaunas. Jūs nekad to nevarētu izdarīt sauszemē. Pie kam šīs 40 jaunās, tās nav Itālija, Spānija vai kaut kas tam līdzīgs. Tās jau sen es esmu ceļojusi. Bet tās 40 ir ļoti eksotiskas vietas. Japāna, Koreja, Čīle, Argentīna, šitās Falklendu salas, Brazīlija. Un tāpat arī Amerikā ļoti daudz vietas, Meksika, Bahamu salas, Kaimānu salas, Panama, Kostarika, Kolumbija, Dominikāna un vēl vesela jūra ar vietām, kuras esmu apceļojusi tieši pateicoties kruīzām. Es nekad to nevarētu izdarīt, ja nebūtu šie kruīzi, jo gan cena, gan viss pārējais ir tāds, ka cilvēki to var atļauties. Un kas ir vēl ļoti būtiski, ka jūs ļoti ekonomējat laiku, jūs netērējat savu dienas laiku uz šiem pārbraucieniem, bet visus pārbraucienus kuģis veic naktī, kad ir jūs neproduktīvais laiks, kad jūs atpūšaties, kad jūs guļat, varbūt ēdat restorānos vai dejojat diskotēkā, bet pa to laiku kuģis pārvietojās. Un pārvietojos tā, kā jūs pa sauszemi nekad nevarētu pārvietoties. Tāpēc cilvēki, kas ir pabijuši kruīzā, viņi lielākoties neko citu vairāk nevēlās, un visi viņu ceļojumi tiek veidoti ap kruīzu un saistībā ar kruīzu. Mums ir vairāk kā 21,000 visdažādākie piedāvājumi kruīziem visos 6 kontinentos, pilnīgi visa Eiropa, visa Āzija, visa Amerika, nevis kā valsts, bet kā 2 kontinenti, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, tāpat ir Austrālija, Jaunzēlande, Āfrika, Dienvidpols, Ziemeļpols, respektīvi visa pasaule. Un jūs jebkurā diennakts laikā paši varat ieiet datu bāzē, apskatīties visu, kas jums interesē, kas jums patīk un atbilstoši savam atvaļinājumam, atbilstoši jūsu ienākumiem un interesēm nopirkt to, ko jūs vēlaties, nevis to, ko jums kāds uzspiež. Šāda datu bāze nebūs nevienā turfirmā, ne tikai Latvijā, bet arī daudz kur citur pasaulē. Nav šādas datu bāzes un ir sevišķi jau par šādām cenām. Tātad datu bāzes ir, bet par šādām cenām viņas pilnīgi noteikti nekur nebūs. Ja jūs paši nemākat rezervēt, mēs jums varam palīdzēt to izdarīt, bet jebkurā gadījumā tad jums vienmēr būs vislabākās cenas. Tāpat arī runājot par viesnīcām. Tad tās cenas, kas ir mūsu sistēmā, viņas ir identiskas viesnīcu cenām, tikai to atšķirību, kad citās sistēmās ir eiro, mums ir dolāros, un attiecīgi arī no šīm cenām mēs varam dabūt uz leju vēl caurmērā līdz 20%. Viesnīcas ir visdažādākās, gan pavisam lētas, gan arī ļoti dārgas un ekskluzīvas. Ir ar all-inclusive programmām, ir vienkārši bez brokastīm vai ar brokastīm. Viesnīcu klāts ir ārkārtīgi liels, pār par 430,000 viesnīcu. Pa visu pasauli jūs varat arī šeit nopirkt pilnīgi neatkarīgi no kruīza. Jo kruīzi ir atsevišķi, viesnīcas ir atsevišķi un ekskursijas arī ir atsevišķi. Tātad jūs to varat sakombinēt visu vienā ceļojumā, bet jūs varat aizbraukt un padzīvot viesnīcā, kaut vai tajā pašā Turcijā, Eģiptē, nopērkot caur mūsu sistēmu
šo te viesnīcu. Kas attiecas uz ekskursijām, kā jau teicu, viņas arī var nopirkt atsevišķi no kruīza, vienalga, kā jūs ceļojat, var paskatīties mūsu datu bāzē viesnīcas, kuras arī ir ļoti labās cenās un pār par 300 000 piedāvājumiem. Gan viesnīcām, kurortiem, gan arī kruīziem mūsu firma dod tā saucamo labākās cenas garantiju, un tas nozīmē to, ka jūs esat nopirkuši mūsu klubā, caur mūsu klubu šo te viesnīcu vai kurortu, vai arī kruīzu, un ieraugot kaut kur citur labāku cenu, tad mūsu klubs izmaksās starpību. Un tā ir visaugstākā garantija kuram no mums, ka nekad jūs nesamaksāsiet šeit vairāk nekā kaut kur citur, jo firma šādu garantiju vienkārši tāpat nedod. Tad ir saslēgta līguma, kas acīm redzot paredz, ka nekur citur nevienā sistēmā nedrīkst būt lētāka cena kā šeit. Tad jūs jebkurā gadījumā būsiet vinnētāji. Tad kādas ir cenas? Cenas, protams, ir ļoti, ļoti dažādas. Es jums nerādīšu tagad cenas, jo šis ir īsais video, bet caurmērām cenas vienai personai vidusjūrā svārstās apmēram no 500, 600, 700 dolāriem uz nedēļu ar mūsu kluba atlaidi. Tātad šeit var redzēt vienu no maršrutiem, var redzēt, kā mainās cenas iekšējā kaīte ar logu, ar balkonu un luks vai stjuits. Tātad kaīte, protams, ir viens no parametriem, kas ietilpst vienmēr paketē. Tāpat paketē vienmēr ietilpst visa ēdināšana, visas izklaides un, protams, maršruts, pa kurieni kruīzes brauc. Tātad šīs cenas, kas ir augšpusē, ir 2 personām. Mūsu sistēmā vienmēr visas cenas ir 2 personām, viņas ir dolāros, nevis eiro, tātad eiro ir vēl lētāk. Un, ja jūs esat mūsu kluba biedrs un jums ir iekrājušies atlaižu punkti, tad ar šiem atlaižu punktiem jūs šo cenu varat samazināt uz 25%. Šeit ir tāds ļoti standarta cenu piedāvājums rudens pavasara sezonai, kas ir vislabākais laiks, lai brauktu kruīzā pa vidusjūru. Protams, ka maršruti ir daudz un dažādi, tātad šeit apmēram sanāk 600 dolāri cilvēkam, jeb apmēram 500 eiro jums tas sanāks uz eiro. Jā, manuprāt, ļoti laba cena. Paskatieties, cik daudz jūs šeit varat redzēt un pilnīgā komfortā. Es nerādīšu citus maršrutus, nāciet mūsu sistēmā, jūs paši viņu varēsiet apskatīties, bet lai jūs apmēram saprotat, kādas mums ir cenas. Protams, ir arī augstākas cenas, ir arī garāki kruīzi, ir arī dārgākas kruīzu līnijas. Varianti ir dažādi, es runāju pašlaik vairāk par budžeta klases līnijām, viņas visas ir ļoti labas, viņas visas ir super. Kas attiecas uz viesnīcām, kā jau teicu, arī šeit ir cenu samazinājumi dažādi, līdz pat 20%, un kaut vai šeit bildē var redzēt, pa kādu cenu var dabūt viesnīcu. Arī viesnīcām visām cenas ir uz 2 personām vienmēr, un šeit, protams, arī tā cena var mainīties no sezonas, tāpēc, ka tas ir normāli, tas ir visās sistēmās tā, un attiecīgi paskatoties, cik labu viesnīcu Dubajā 4 zvaigznēm var dabūt 2 personām mūsu sistēmā. Un vēl šo cenu jūs samazināt ar dažādiem procentiem, kas katrai viesnīcai ir pieejami. Tad, manuprāt, piedāvājumi ir ļoti interesanti. Vienkārši atveriet mūsu lapu un jūs redzēsiet daudz vairāk šos piedāvājumus. Kā mums veidojas šīs cenas samazinājums? Tātad princips ir ļoti vienkāršs. Ļoti daudz cilvēki nebrauc nekur atvaļinājumos, tāpēc, ka mēs vienkārši neprotam iekrāt naudu. Ja mums nav konkrēts mērķis, ja mums nav konkrēta ceļojuma naudas maksas vai ceļojuma uzkrājuma konsta, mums vienkārši tā nauda izterējās visādām citām lietām, un mums nekad nesanāk nauda, lai aizbrauktu ceļojumā. Tā ir ļoti daudz cilvēku problēma. Tātad šeit mēs veidojam kruīzu kluba naudas maciņu, kur jūs krājat naudu paši savam ceļojumam. Un kas ir pats labākais, ka šī nauda, ja jūs saulēcīgi maksājat katru mēnesi rēķinu, jums viņa dubultojās. Tātad iemaksa ir $100. Es uzskatu, ka tā ir ļoti samērojama nauda, ja mēs runājam par ceļojumiem. Ja, protams, ka ceļojumi pavelti nevienam mums nekad nesanāk. Un tātad $100, tas ir apmēram 90–95 eiro mēnesī. Un tātad, ja jūs rēķinu samaksājat laicīgi, tad jums viņi pārvēršas par 200 balvu punktiem. Laicīgi tas ir 5 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas. Līdz ar to es ļoti iesaku silti ielikt mūsu sistēmā automātisko rēķinu apmaksu,
ielikt savu karti, lai jums par šo tēmu nekad nav jādomā, un katru mēnesi noteiktā datumā jums šo naudiņu ieskaitīs. Tātad pēc pirmās iemaksas jums būs 200 punkti, otrajā mēnesī jau būs 400, trešajā 600, ceturtajā 800, piektajā 1000 un tā tālāk. Ar šiem te punktiem, kas ir jūsu dubultotā nauda, jūs vienmēr varēsiet nosegt pusi no sava ceļojuma. Tātad nav vērts krāt tur gadu vai ilgāk, pietiek sakrāt 4-5 mēnešus, lai jums puse no kruīza nosaktos ar punktiem. Šādi tas izskatās tīri matemātiski. Tātad pieņemsim, ka kruīzs maksā 1600, tā kā bija augstāk minētajā piemērā, un tātad jau pēc 4 mēnešu apmaksas reāli samaksātā summa, kas pamazām iekrājusies, ir 400, bet jums jūsu kruīza naudas makās tālu 800. 800 ir tieši pusi no 1600, tātad jums jau pietiek, lai jūs nosaktat pusi no kruīza ar punktiem. Un pārējo naudu jūs piemaksājat klāt jau ar savu debetu kredītu karti uzreiz. Tad reāli sanāk, ka jūs esat samaksājuši 400 pamazām iekrājot un 800 uzreiz. Tad kopā 1200, nevis 1600, kā tas ir visās citās rezervāciju sistēmās, un arī mūsu sistēmā tā ir kā sākotnējā cena bez šīs cenas samazināšanas. Tad $400 reāli paliek jūsu kamatā. Jūs, protams, viņus var tērēt dažādiem mērķiem, bet tā ir nauda, par kuru jūs varat nopirkt praktiski jebkuras avio biļetes, jebkuram kruīzam pa vidusjūru 2 personām. Jo caurmērā avio biļete turpat pakaļ maksā no 100 līdz 200 dolāriem vai eiro, rēķiniet, kā gribiet, tā atšķirība tur pārāk liela nav. Bet pilnīgi noteikti par šo naudu, ko jūs esat šādā veidā iekrājot ietaupījuši, jūs nopērkat 2 avio biļetes. Protams, ja kruīzs būs dārgāks, tad jums ar 4 mēnešiem būs pamāt, tad jūs varbūt 5, 6, 7 vai 8 mēnešus iekrāsiet pamazām un pārējo piemaksāsiet. Un līdz ar to jums punktu būs vairāk un arī cenas samazinājums būs lielāks. Un tā nauda, ko jūs būsiet ietaupījuši, protams, arī būs lielāka, bet vienmēr tie ir 25% no šīs te kopējās cenas, ja jums tie punkti, protams, ir iekrājušies. Ir izdevīgi klubā būt vairākiem no ģimenes. Man ir visi pilngadīgie ģimenes locekļi kruīza klubā, jo man, piemēram, pilngadīgi 2 dēli, katram ir sava, vienam sieva, otram draudzene, un viņi, protams, negrib dzīvot ar man vienā kaitē. Tad viņiem katram ir savs konts, man ir savs konts, un ļoti daudzi mūsu kluba biedri, kam ir ģimene, kam bērni, vecāki, viņiem katriem ir savs konts, tāpēc, kad visi ir konstatējuši, ka tas ir labākais atpūtas veids. Viņi brauc citreiz kopā, atzīmēt dzimšanas dienas, atzīmēt kaut kādas citas jubilejas, vai arī atsevišķi brauc, bet tad vairākiem ģimenes locekļiem ir vairāk konti. Ja jūs esat vīrs un sieva un gribat iekrāt vairāk nekā 100, tad jūs varat klubā būt abi. Jūs šos punktus var apvienot kopā. Mums ir arī kruīzi, kas ir stipri dārgāka nekā es rādīju minētie piemēri, jo ir kruīzi uz 2 nedēļām, ir Āzijas, Amerikas, Āfrikas visādi varianti, kas ir, protams, dārgākās tur cenās uz ilgāku laiku. Līdz ar to, ja jūs gribat biežāk, vairāk, skaistāk, tālāk braukt un ņemt nevis iekšējo kaīti, bet ņemt kaut kādu ar logu, ar balkonu vai visjuitu, tad jums tie punkti vienmēr noteikti pietrūks. Ja jūs divatā krāsiet, jums to punktu būs vairāk, biežāk, vairāk sakrāsiet. Jūs varat pirkt arī 2 kaītes, jūs varat paņemt līdz kādus draugus paziņus, kas nav klubā, un tad jums sanāks vēl izdevīgāk, jo tad jūs samaksāsiet savu kaītes pusi tikai ar punktiem, bet jūsu draugi paziņas, kas brauks ar jums kopā, samaksās tikai naudu. Un līdz ar to jums būs atlaide, nevis atlaide, bet cenas samazinājums jau nevis 25, bet 50%, jo jūs maksāsiet tikai ar savu pareizināto naudu, kas ir punkti, bet jūsu draugi samaksās standarta cenu, jo viņi nav kruīza klubā. Ja kaut kas nav saprotams, tas ir normāli, noklausīsieties vēlreiz, tiksieties detalizētākai sarunai, bet tā ir tāda pirmā informācija. Šī naudiņa, ko jūs uzkrājat un kas pareizinās, viņa krājas uz zelta karti, un ir vēl arī zilā un melnā karte. Es daudz par viņām nestāstīšu. Melnā karte nevar viņu nopirkt, viņu var tikai nopelnīt ar izdarītu darbu, bet, ja ir noteikts izdarīts darbs, tad kompānija gadā ieskaita zelta kartē 2400 punktus, kas ir līdzvērtīgi $2400, un par šo naudu
jau var nopirkt 1 vai 2 kruīzus pilnā apmērā bez naudas piemaksas. Ja punktu tur nepietiek, tad var, protams, piemaksāt naudā, bet tad 2400 ir dāvana no kruīzu kluba par noteikti izdarīt darbu. Zilā karte iet paralēli zelta kartei, un viņi aktivizējās 2 gadījumos. Pirmais gadījums ir tad, kad jūs ienākat klubā, jūs viņu aktivizēt, par to es vēl drusku tālāk pastāstīšu. Un otrs gadījums, kad viņi aktivizējas, ja jūs vairs nevēlaties būt kruīzu klubā, jūs nevēlaties veikt vairs nekādus maksājumus, bet jums ir kaut kāda nauda palikusi pāri, pareizāk sakot, punkti ir palikuši pāri, tad viņi pāries pēc 30 dienām uz zilo karti. Tātad pirmā iemaksa vienmēr ir $200, kas ir apmēram 190 eiro vai pat mazāk. Un šī nauda sadalās 2 daļās. $100 aiziet uz zilo karti. No zilās kartes jūs varat pirkt viesnīcas, kurortus, tad nosardzot aptuveni 10 līdz 20% no šī viesnīcas vai kurorta cena. Zelta karti jūs izmantojat kruīziem, un šie otri $100 aiziet ar dubultošanos uz zelta karti. Un jūs pat varat nekrāt tur vairākus mēnešus, principā, jo pat pēc pirmās iemaksas jūs varat arī rezervēt un pirkt kaut ko, bet, protams, tad vēl nebūs nekāds tur īpašais cenas samazinājums, jo jums tie punkti vienkārši nav sakrājušies. Maksājums veikt ir ļoti vienkārši ar jebkuru Visa Mastercard, jebkuras bankas, jebkuras valsts, ir arī American Express, var arī PayPal un var arī dažas no kriptovalūtām. Un, kad jūs veicat maksājumu, ir jānospiež tie kvadrātiņi, kur ir tāds melns vairodziņš 3D, jo tas ir Eiropas banku maksājumu sistēmā. Tad, ja jūs esat mūsu klubā ienākuši, veikuši pirmo iemaksu, silti iesaku uzreiz uzlikt automātisko apmaksu, jo, kā jau es teicu, šie punkti jums dubultosies tikai tad, ja jūs rēķinu esat samaksājuši 5 dienu laikā no viņa izrakstīšanas. Tad rēķins faktiski jums būs pēc mēneša, no tā brīža, kad jūs esat ienākuši klubā. Ja jūs nokavējat un samaksājat 6. līdz 29. dienā, tad punkti ienāks, bet 1:1 proporcionāli iemaksātai summai. Tāpēc labāk uzreiz uzlieciet automātisko apmaksu, lai nekas neaizmirstās, nenokavējās, un lai jūs vienmēr saņemat dubultojumu, un lai jums vienmēr sanāk šī brīnišķīgā cenas samazināšana ar punktiem. Tātad, ja kurš jūs veiktais maksājums automātiski tiek apdrošināts vēl vienā firmā Trust My Travel, un šī kompānija apdrošina nevis jūsu veselību, dzīvību vai čemodānus, bet viņa apdrošina jūsu naudas iemaksas pret dažādiem finansu riskiem, kas varētu būt ar tieši firmu. Un es uzskatu, ka mūsu firma ir ļoti droša un stabili izturējusi pandēmiju, kad ļoti daudzas firmas vienkārši sabruka un pazuda. Tad mūsu firma nesabruka, neviens cilvēks nav zaudējis naudu, tad firma iet tikai uz priekšu, viņa ir kļuvusi par šo laiku 3 reizes lielāka, un firma katru mēnesi maksā diezgan lielas summas šai apdrošināšanas kompānijai gadījumā, ja tomēr kādreiz notiek kaut kāda negaidīta, neparedzama situācija, lai tā nauda, kas jums ir iekrāta, bet nav iztērēta kruīziem, atgrieztos jums caur šo te apdrošināšanu Trust My Travel. Tad, ko es vēl silti iesaku? Ja jūs šaubaties, vai jūs katru mēnesi varēsiet apmaksāt šos te rēķinus, tad izdariet mazu darbiņu, lai šie rēķini jums vairs nav jāmaksā. Un, ja jūs vēlaties šo darbiņu izdarīt, tad attiecīgi ir piemaksa par partnerību $95, kas reizes 6 mēnešos ir jāatjauno, ja jūs gribat saglabāt rezultātu. Un kā partneris jūs varat aicināt klubā citus cilvēkus. Un pietiek, ka jūs uz klubu uzaicināt 5 savus radus, draugus, paziņus, jebkurus cilvēkus, kam ir 18+ gadi. Un šie cilvēki arī sāk iekrāt saviem ceļojumiem, iegūt savas cenu samazinājuma atlaides. Viņi var tieši tāpat kā jūs veidot savus pieciniekus, ja? Un tad pietiek, kad jums ir šādi 5 cilvēki, kad jūsu klubs atbrīvo no ikmēneša maksājuma $100. Kāpēc viņi atbrīvo? Tāpēc, ka ja nebūtu jums, nebūtu 5 reizes palielinājies apgrozījums. Jūs esat izdarījuši darbu, jūs esat atveduši klientus, kuri nebūtu šai klubā, ja nebūtu jūs, un par šo te darbu jums maksā firma, kompānija. Un maksā viņa tādā veidā, ka jūs atbrīvo no šī ikmēneša maksājuma $100, bet katru mēnesi jums ieskaita 200 punktus par vienreiz padarītu darbu. Es uzsveru, par vienreiz padarītu darbu. Tas nav jādara katru mēnesi no jauna vai katru gadu no jauna.
Tad, ja šie cilvēki regulāri veic savus maksājumus, tad arī jūs regulāri saņemat atbrīvojumu no savu maksājumu un saņemat 200 punktus dāvanā. Gadā tas ir 2400 punkti, kas ir līdzvērtīgi $2400. Sakiet, kurš darba devējs jums maksā šādu naudu, lai palaistu jūs atvaļinājumā par to, ka jūs katru dienu 8 stundas kā minimums ejat uz darbu un strādājat kārtīgi? Uzreiz pateikšu, neviens. Šeit jūs esat izdarījuši nelielu darbiņu. Tas nav 8 stundas katru dienu. Jā, protams, kaut kādas stundas būs jāvelta, lai uzaicinātu šos cilvēkus uz sarunu Zoomā vai klātienē, vai paši izstāstat, bet es ļoti silti iesaku izmantot burvi vārdiņu kopā ar to cilvēku, kas jūs ir šeit uzaicinājis, no kur jūs esat saņēmis šo informāciju, jo viņam ir lielāka pieredze, viņš labāk pratīs izstāstīt. Un pirmie rezultāti noteikti ir kopā, tad viņi radīsies ātrāk un vairāk. Un, protams, es iesaku nevis 5, bet ar rezervi, jo, ja gadījumā kāds cilvēks no kluba iziet vai vairs nelaikā samaksā, ja, un jums nav tie 5, tad tādā mēnesī jūs šo te atbrīvojumu no samaksas nesaņemsiet. Tāpēc labāk, lai ir rezervi 7, 8. Starp citu, aizmirst pateikt par iziešanu no kluba, jo citreiz cilvēki prasā, kā ir, vai tad es te uz mūžu tagad būšu piekauts un man te tagad uz visu mūžu jāmaksā šie $100. Protams, ka nē. Jūs klubā varat būt tik ilgi, cik jūs vēlaties, bet no pieredzes zinu, ka tie, kas ir klubā ienākuši, viņi ir gadiem. Tāpēc, ka šeit ir ļoti, ļoti izdevīgi. Un, ja jūs gribat ceļot, tad es jums teiktu, ka jums klubā ir jābūt tik ilgi, kamēr vien jūs esat dzīvi un vēlaties ceļot. Ja? Jo kamēr jūs vēlaties ceļot, nekur citur jums izdevīgāk nebūs. Bet, ja kādā brīdī jūs nolēmiet, ka jūs vairāk varbūt nevarat, varbūt negribat veikt šīs ikmēneša iemaksas, tad jums vajag vienkārši izpirkt visu to, kas jums ir sakrājies uz zelta karti, nopērkt pēc iespējas tuvāk ceļojumu, un pēc sava ceļojuma jūs varat vairs nekādas iemaksas neveikt. Ja jums būs kaut kāda nauda palikusi pāri, viņi pāries uz zilo karti, un zilo karti var iztērēt līdz pēdējām punktam, uz viesnīcām, uz citiem kruīziem, kamēr jums viss tur būs iztērēts, un zilo karti var tērēt bez šīm te ikmēneša iemaksām. Ja cilvēks nomirst, tad visi punkti, visas kartes nodotas mantojumam, pat bez notāra, vienkārši firmā jāiesniedz dokumenti, un aptuveni nedēļas laikā šis jautājums tiek sakārtots. Tā kā, mīļie draugi, šeit nekad jūs neko nevarat pazaudēt. Jūs varat mainīt punktu statusu no zelta uz zilo karti, un bet naudu, ko jūs esat iemaksājuši, jūs šeit nekad nezaudējat. Viņi arī mantojās, kā jau es teicu. Un neviens jūs uz mūžu šai klubā nav piekalis, bet cilvēki paši vēlas te būt, tāpēc, ka te ir ļoti, ļoti izdevīgi. Un ja jūs šo piecinieku esat izveidojuši, jums ne tikai atbrīvojums no samaksas, ar ko jūs nosadzat pusi no kruīza, tad jums puse jau tiek dāvināta no firmas, otru pusi jau jūs piemaksājat naudā, bet jūs vēl arī saņemat vienreizēju bonusu naudā. Tad katrs cilvēks, ko jūs esat atvedis, jums dod $20, pareizāk sakot, ne jau cilvēks, firma jums samaksā bonusu naudā, par katru jūs atrasto cilvēku $20, un tad vēl firma skatās, ja jūs esat kalendārā mēneša ietvaros bijis aktīvāks un atveduši 3 vai 4 cilvēkus mēneša ietvaros, tad jūs vēl vienreiz saņemsiet $20 jau nākošā mēneša sākumā. Bet, ja ir 5 un vairāk cilvēku atvesti kalendārā mēneša ietvaros, tad $20 jūs saņemsiet uzreiz, un $30 nākošā mēneša sākumā, tad kopā 50. Nu, lūk, un ja jums ir problēmas ar finansēm, ja jūs domājat, ka jums nav iespēju katru mēnesi maksāt, ja jūs domājat, ka jums nav iespēju ceļot, tad, mīļie draugi, izveidojiet šo bezmaksas piecinieku. To tiešām var izveidot jebkurš cilvēks, jebkurā vecumā, ar jebkuru darbu slodzi, ātrākā, ilgākā laika periodā, bet šādā veidā atbrīvojat jūs sevi pirmkārt no maksājumiem, otrkārt, ja jūs kalendārā mēneša ietvaros esat tā drusku citīgāk pastrādājuši, tad jūs jau to pirmo naudu, ko iemaksājat, dabūnat uzreiz atpakaļ, jo tie cilvēki pa 50 ir 250, ja, un jūs jau esat nopelnījuši. Šo naudu jūs varat izvest caur kartēm un tērēt un lietot. Ja, tā kā viss šeit ir ļoti, ļoti interesanti. Ja jums tas iepatiksies, jūs varat, protams, turpināt. Mums kopsumā ir 5 dažādi naudas bonus, par viņiem es šobrīd nestāstīšu, jo tā ir atsevišķa tēma. Ja jums tas interesēs, tad zvaniet, rakstiet, prasiet, izstāstīšu par visiem bonusiem.
jo tālāk viņi iet, jo viņi paliek interesantāki. Šeit var ļoti interesanti pelnīt, var aiziet no sava darba un dzīvot brīvā režīmā, kā pašnodarbinātie, un darīt tik, cik jūs varat, tik, cik jūs gribat ar ļoti interesantiem ienākumiem, bet, protams, jūs varat nedarīt neko. Nav obligāti veidot šo te piecinieku, jūs varat vienkārši ceļot, jūs varat būt priecīgi, laimīgi par saviem ceļojumiem, un pievienotā vērtība tam visam ir tas, ka cilvēki atbraucot ar mirdzošām acīm saka tev paldies, ka tu devi mums šo iespēju. Tas ir superīgākais, ko mēs esam izbaudījuši. Tad, mīļie draugi, zvaniet, rakstiet, ja jums interesē uzzināt vairāk. Palūdziet referālo, jeb uzaicinājumu saiti, lai jūs varat iereģistrēties klubā, aizpildīt viņu, un tad gaidam mūsu brīnišķīgajā kruīza klubā. Es ceru, ka jums viss bija saprotams. Ja nebija saprotams, zvaniet, rakstiet un jautājiet. Čau, čau!